Vasaļa. Šodien parunāsim par elektroauto uzlādi mājās. Būtībā tas ne ar ko neatšķiras no jebkura cita gadžeta uzlādes, vienīgi jaudas ir nedaudz lielākas. Elektroauto ikdienā mēs operējam ar tādu lielumu kā jauda kilovatos. No tā ir atkarīgs, cik ātri elektroauto uzlādēsies līdz nepieciešamajam uzlādes līmenim, lai tā īpašnieks varētu turpināt savas ikdienas gaitas. Mums mājās pieslēgums, ja mēs paskatīsimies savus elektrības rēķinus, ir apzīmēts ar tādiem burtiem 1F, piemēram, 20A vai 3F 20A, kas zem šiem burtiem slēpjas. Zem burtiņā F un cipariņā slēpjas, cik fāzes mūsu elektrības instalācija ir pieslēgtas, viena fāze 1F vai 3F, 3 fāzes. Un atbilstoši arī cik voltu mēs iegūstam. Tas ir vienai fāzē mums ir 230 volti un 3 fāzē mums ir 380 volti. Un 20A tie ir ampēri, 20 ampēri. Un ar ampēriem apzīmē, cik daudz elektrības plūst katru sekundi. Lai aprēķinātu jaudu, ir vienkārša formula, kur voltus reizinam ar ampēriem, un lai dabūtu kilovatus, mēs dalām ar 1000. Priekš 3 fāzēm formula ir nedaudz sarežģītāka. Apskatīsim vairumā mājsaimniecību populāro pieslēgumu. Tas ir viena fāze un 20 ampēri. Veicot aprēķinus pēc formulam, iegūstam, ka visa mūsu pieslēguma jauda ir 4,6 kW. Un par stundu iegūstam atbilstošo lielumu kilovatstundas. Kilovati vienāda stundas laikā iegūstam atbilstošo daudzumu kilovatstundu. Stundas laikā ielādēsim 4,6 kilovatstundas. Sāksim ar vienkāršāko variantu. Uzlāde no parastās rozetes. Vienkāršākiem aprēķiniem esmu izveidojis nelielu Excel tabuliņu. Tātad, cik liels jaudas apjoms pieejams standarta mājas pieslēgumā? 1F20A. Aprēķinot, mēs iegūstam 4,6 kW. Ja izmantosim drusciņ precīzāku formulu, ko mēs varam atrast sadales tīkla tarifu kalkulatorā, tad iegūsim, ka mājsaimniecībā ir pieejami 4,27 kW. Veiksim nelielu aprēķinu. Ja ikdienā, piemēram, nobraucam 50 km, un patēriņš vidējais ir aptuveni 16 kWh uz 100 km, tad iztērētā enerģija būs kaut kur 8 kW. Daudzos auto patēriņš ir lielāks, piemēram, tai pašai Teslai, kad viņa stāv, viņai var būt ieslēgts, piemēram, Sentry Mode, auto neiemiek, tiek kontrolēts apkārt notiekošais, un nepieciešamības gadījumā var arī notikt video ieraksts. Tādā režīmā auto var patērēt līdz pat 2-3% no baterijas stāvot, piemēram, tās pašas 8 stundas. Noteicošais ir aktivitāšu daudzums ap mašīnu. Ja ir kādas aktivitātes, tad atbilstoši ieslēdzas video ieraksts, aktivitātes tās tiek ierakstītas. Tie ir kaut kur 1 līdz 2 kWh. Varam šeit ielikt precizējumu, ka mums iztērētā enerģija ir aptuveni 10 kWh dienā. Un pēc šiem aprēķiniem tā kā sanāk, ka ielādētu tos pašas 10 kWh, tad lādējoties ar standarta mājsaimniecības pieslēgumu no parastās rozetes, tā kā būtu vajadzīgas 2 stundas 10 minūtes. Bet ir viens bet. Tās 4,6 kW ir domāti visai mājai. Un, ja mēģināsim pieslēgt uz pilnu jaudu lādēšanos, tad, protams, citi mājas patērētāji, kā siltā ūdens boileris, mikroviļņu krāsns, elektriskā plīts, viņiem pieprasot atbilstošo jaudu, mājā tiks
izsistie korķi. Līdz ar to reāli tā varētu būt uzlādes jauda ierobežota uz kādiem 2 kW. Un ja mēs ierobežojam to līdz 2 kW, tad atbilstoši sanāk, ka uzlādes laiks mājās ir aptuveni 5 stundas no parastās rozetes. Nākošais moments ir paša lādēšanas aparāta iespējas. Par piemēru es ņemu Teslas lādētāju. Esmu atvēris Tesla lādētāja specifikāciju, un šeit parādīts, ka no parastās rozetes, viņu sauc par šuko, auto var lādēties ar jaudu līdz 3 kW. Apskatīsim, cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai auto uzlādētu pilnībā no nulles. Pieņemsim, ka mums ir auto ar 64 kWh lielu bateriju. 64 kWh, baterijas sākuma procents 0 un beigu procents ir 100. Tātad mums uzlādes laiks ar 2 kW jaudu, lai pilnībā uzlādētu bateriju, būs nepieciešams 32 stundas. Ja izmantojam auto ikdienā un braucam tās pašas 50 km, tad tā 5 stundu lādēšanās, kamēr mēs guļam, nav liela problēma. Ja mums ir vēlme pātrināt uzlādes procesu, tad ir 2 varianti. Viens no variantiem ir vienai fāzei var pieprasīt vairāk ampēru, līdz pat 40 ampēriem uz vienu fāzi, vai arī pāriet uz 3 fāzēm. Abos gadījumos vēlams konsultēties ar zinošo elektriķi par elektroinstalācijas kvalitāti un jāizvērtē savas finanšu iespējas. Piemēram, 3 fāzēm var būt nepieciešams ierakt jaunu elektrības kabeli no sadales kārbas. Apskatīsim tagad abus variantus. Maksimums, ko var saņemt no 40 ampēriem, tas ir 9,2 kW. Ja apskatam sadales tīkla kalkulātoru, tad sadales tīkla kalkulators mums saka, ka mums atļautā slodze ir 8,55 kW. Apskatot to pašu Teslas lādētāja specifikāciju, redzam, ka lādētājs uztur 32 ampērus. Viņam ir nepieciešams ne šuko adapteris, bet 32 ampēru zilais adapteris. Jauda pie vienas fāzes 230 voltiem būs 7,4 kW. Vienā stundā mēs ielādēsim 7,4 kWh. Kas ir zilais adapteris? Tesla ir piegājusi diezgan gudri savā lādētāja izveidē, un parastos mājas gadījumos varam izmantot šuko adapteri, bet, ja mums ir iespēja mājai elektroinstalācija ir uztur 32 ampērus, tad vienkārši nomainam lādētāja uzgali un lādējamies ar 32 ampēriem. Viņš tāds izskatās, viena daļa ne ar ko neatšķiras no tāda paša adaptera, kā ir šuko, a otra mums izskatās lūk tā. Sadales tīkls piedāvā 40 ampērus, 32 ampērus, 25 ampērus. Lai lādētos ar 32 ampēriem, lai mājā paliktu arī vēl kāda jauda citiem elektroenerģijas patērētājiem, tad jāizvēlas 40 ampērus. Paskatīsimies, kas mums sanāk, ja mēs, piemēram, lādējamies ar 32 ampēriem. Jauda pēc vienkāršotās formulas mums ir 7,36 kW, jeb 7,36 kWh. Un tad jau to pašu 50 km nobrauktie 10 kWh jau tiks ielādēti ar 1 stundas 21 minūšu laikā. Auto no 0 līdz 100% uzlādēsies 8 stundās 41 minūtē. Laika starpība
ir diezgan jūtama. Ja pārējām uz 3 fāzēm, ir vērts izpētīt savu auto specifikāciju informāciju par onboard charger ierīci, kas saņemot maņstrāvu pārveido to uz līdzstrāvu un ielādē akumulatorā. Daudziem modernajiem auto onboard charger ir paredzēts maksimums 11 kW jaudai, bet ir kādi vecāki auto, piemēram, ņemsim Volkswagen e-Golf, kas ir ierobežots uz 7,2 kW, vai apskatot to pašu Volkswagen e-apu, onboard charger spēja paņemt tikai 3,7 kW jaudu. Izvērtējam, vai moderna mašīna, kas spēj paņemt 11 kW jaudu, tad mēs varam izvērtēt, vai ir vērts pāriet uz 3 fāzēm un modernizēt elektroinstalāciju, uzlikt stacionāro lādētāju vai meklēt arī 3-fāzu mobīlo lādētāju. Tagad apskatīsim, cik mums būs nepieciešams laika, lai auto uzlādētu ar 11 kW jaudu. Tās pašas 10 kWh mums būs nepieciešams 54 minūtes uzlādei, bet auto no 0 līdz 100% 64 kWh būs vajadzīgas tikai 5 stundas 50 minūtes. Nākošais moments - zudumi uzlādes laikā. Tie rodas gandrīz katrā uzlādes posmā, no maņstrāvas uz līdzstrāvu konvertācijā. Lielāka jauda veido vairāk siltuma, uzlādes kabeļi, jo garāks, jo lielāka pretestība, jo lielāki zudumi. Baterija, tās konstrukcija, tās stāvoklis. Šobrīd uz ekrāna ir norvēģu videoblogera Bjorna Nielanda Teslas tests uz enerģijas zudumiem pie dažādām uzlādes variācijām. Video aprakstā atradīsiet video arī uz pašu testu. Tātad ņēmam vērā, uzlādējot N kWh līdz pat 15% var aiziet zudumā. Un pēdējais, ne mazāk svarīgākais - iespēja lādēties, kad elektrības cenas ir viszemākās. Protams, mājās ir vislētākā uzlāde, un ja ir vēlme lādēties vēl lētāk, var sekot elektroenerģijas biržas cenām un veikt uzlādi, kad elektrība maksā vismazāk. Ja pētam biržas cenas, tad var redzēt, ka diezgan bieži gadās, ka dienā ir pāris lētās stundas. Bieži tās ir naktīs, bet, gadās arī, kā piemēram šī gadījumā, arī pa dienu. Ja grib ietaupīt, tad lielu lomu sāk spēlēt uzlādes ātrums. Vai lētajās stundās uzlādējam 2 kWh vai 7 kWh. Jūlijā man uzlāde notika ar 2 kW jaudu, parasti naktī, un vidējā gala cena par kilovatstundu man sanāca 12,5 centi par kilovatstundu. Tātad man aptuveni 50 km izmaksāja €25. Savukārt augustā cena bija nedaudz lielāka, un es maksāju jau 16,5 centi par kilovatstundu. 50 km man izmaksāja jau par 40 centiem dārgāk. Un apskatot šī piemērā, cik aptuveni man sanāktu lādēties 5 stundas pa lēto cenu, pēc iespējas lētāko cenu, vai arī 2 stundas pēc iespējas lētākās cenas, šeit var sajust starpību. Ja apskatām šo piemēru ar elektrības cenām, tad, piemēram, naktī, ja es lādējos 5 stundas, man vidēji kaut kur sanāks ap kādi 6 centi biržas cena, vai, ja lādējos tikai 2 stundas, man šeit sanāk aptuveni 3,5 biržas cena. Kā es rīkojos? Tesla ļauj nodefinēt laikus, kad ir izdevīgi veikt uzlādi. To var izdarīt gan pašā mašīnā, gan ar aplikācijas palīdzību. Tā kā pa dienu
uzlādes iespējas ir minimālas, tad nakts uzlādes parasti izvēlos lētās stundas. Vairumā gadījumu tās ir vienas un tās pašas, un līdz ar to man nav katru dienu jāmaina uzlādes grafiks. Parasti reizi dienā atveru nākošās dienas biržas cenas. Šeit redzams, ka nosacīti lētas cenas būs šonakt līdz 6:00, tad atbilstoši aplikācijā varu uzlikt, ka ir jāuzlādējas līdz 6:00, līdz noteiktam procentu apjomam, piemēram 60. Auto pats izskaitļos, kad jāsāk lādēties, lai 6:00 būtu 60%. Kā otrs gadījums, var norādīt, no cik līdz cikiem lādēties. Ja tiek sasniegts norādītais uzlādes apjoms, uzlāde apstājas, vai apstājas, ja tiek sasniegts laika limits. Šoreiz tas arī ir viss, par ko gribēju pastāstīt. Jautājumi, komentāri, spiežam patīk, abonējam, tiekamies!